22. februāris dodamies ar pēc turisma rīkot ekskursiju pa Cēsu leduskritumiem. Pirms 2 nedēļām bijām Igaunijā. Igaunijas leduskritumos izrādās Latvijā arī ir leduskritumi. Laicīgs ir smuks. Dodamies Cēsīs. Tagad dodamies jau tuvāk. Tik liela grupiņa mums ir. Ejam lejā. Un tad skatīsies, kur tālāk aizvadīs mūs. Esam pie sarkanajām klintīm, te arī ir lieli leduskritumi. Tur uzmanīgi laikam vajag, jo taciņi ir gar pašiem. Kad zelteni visādi tek lejā. Visa mūsu grupa tur tālāk stāv taciņas šauras. Viss aprakstīts. Es nebiju bijis sarkanās klintīs uz šitām takām. Kā tur varbūt garām? Nav tik vienkārši. Vēl joprojām pie sarkanām klintīm, te tāda baigā nīša ir. Liela nīša. Tā. Nu, jā, tās ir saucās sarkanās. Jā. Uzraksti visādi dzejolīši. Vēl sarkanās klintis ar nīšām, ar savu avotiņu. Nav dziļš avotiņš, nav dziļa niša. Kā avotiņš viss ūdens vaļā, bet nu paskat, kas pa mežu skaisti šodien 0 grādu. -1. Visi koki smuki apsniguši. Prieks staigāt pa mežu, pa takām. Ļoti skaisti. Tā ir nožņaugusi viskrietnākos cilvēkus. Revolucionāros dzejoļus lasām uz sarkanajām klintīm. Tā niša, avotiņš. Un avotiņš aiziet pasakā. Pasakā iekšā redzēt, nu ļoti skaisti. Un pagaršoja sniegu. Varēs pafilmēt? Neizslēgt. Cēsīs ir visgaršīgākais sniegs, kādu pagaidām esmu garšojis. Ir vērts atbraukt, pagaršot. Bet ātri jābrauc. Tā, te mēs esam pie tā atkal pie leduskritumiem, un te var redzēt, kā viņi lēnām kūst. Kūst leduskritumi. Pilieni. Kūst un salst klāt atkal. Esam atnākuši uz Zvanu klintīm. Izstaigājušies. Pusdienu pauzīte. Ēdam maizītes, dzeram liepzītu tēju. Ūdentiņš arī kaut kas nāk ārā. Nu, viss. No te arī ir tās zvani. Re, kur šitas ir tas zvans, kadēļ kā ir nosaukts šīs klintis par zvanu klintīm. Tur literatūrā ir rakstīts, ka zvani kādreiz bijuši. Tur ir otrs zvans. Jo neviens nekā nezina. Re, klienīte mēģina eglītē, uzkāpt eglītē. Eglīte atstājam dzīvi. Tālāk. Nu, un pa šitiem sniegiem, te mums vajadzēja brīdām cauri, kamēr tikām līdz šitai vietai. Tikām zemē. Te vēl pa ceļam uz spoguļu klintīm atsegumi. Šī ir Gaujas vecupa izrādās. Agrāk Gauja tecējusi gar pašām klintīm. Niša mežonīgi tāda tumša. Vakardienas sniedziņš sasnigušais un rāms ūdens. Pa ceļam vēl uz kaut kurieni, uz spoguļu klintīm, jā, dzidravots pa ceļam, tāds dziļa bedra, tur iekšā nāk ūdentiņš ārā dzidras. Silts. Ejam? Ejam. Esam nonākuši līdz Līgavas salai. Tad
It kā mākslīgi taisīta. Nav nekas daudz tāds. Daudz uzrakstu. Upīta nāk te. Indra, tur Līgavas salā. Kas tur ir Līgavas? Sirsniņas un... Sarakstīts viss kaut kas. Skaidrs. Nav jēgas iet. Nav nevienas Līgavas tur.